šajā video es jums parādīšu Marjūnija. Jā, šajā video es jums parādīšu Marija favorītus. Mani, protams, ir iedalīti 3 grupās, kā jau parasti. Tad būs tā kā kopšanas līdzekļi, kopšana, mode un kaut kas garšīgs. Tad jau varam sākt. Kā pirmā kategorija būs, ne sejas kategorija, bet tā kā, ne sejas, bet tā kā ķermeņa kaut kāds kopšanas augsts. Tātad šomēnes man ļoti patika šī. Tā ir ziepju, tās ir ziepītes, priekšā ziepes, viņi ir tā kā zemenīte. Ļoti smuki ir uzrakstīta. Tādas nopirkt Taigarā. Jā. Es gan pati vēl neesmu mēģinājusi, bet jā. Kā nākošā lieta, kā jau vienmēr jūs zināt, ka man ir šīs sejas tīrīšanas līdzeklis Clean and Clear. Tas ir tāds pats kā make-up ar Evelīnai, tikai bišķiņ savādāks. Man ir zils, viņai ir gaiši zils. Jā. Kā nākošā lieta ir Soltions Truly Radiant, un šis krēms, tur rakstīts VIP, I'm the VIP. Tātad šis krēms ir jāliek uz sejas. Pirms tu uzliec kosmētiku, viņš tev baro, un tas ir tonējošais, mitrinošais krēms. Vienmēr jāuzklāj uz sejas vai uz kakla astes. Bet viņš ir jālieto. Ļoti labi man. Es gan baigi piestūt un lietoju, bet labi man. Kā otrā, tas arī bija viss pirmajā kategorija. Kā otrā kategorija mums ir mode. Kā mode. Kā pirmā lieta mums ir šī švammīte. Man viņa ļoti patīk, un es viņu arī velkāju. Jā. Jā, tā ir švamme, ar kur var uztaisīt ļoti glītu copi. Ieteiktu nopirkt visām meitenēm. Bet, jā, pastīties internetā, ja jūs nesaprotat, kas tā tāda ir, vienkārši uzrakstiet matu švamme. Jā. Un kā nākošā lieta ir tā, ka vispār pagājušajā mēnesī baigi saule spīdē. Un tāpēc man ir manas mīļās saules brillēs. Jā, šīs brilles ir pērktas Taigarā. Jā, ļoti labas brilles. Man viņas vispār uzdāvināja, jo man draudz nebija tāds pašs, un jā. Un kā nākošā lieta bija šī svecīte. Viņa ir zelta, jūs vienkārši neredzat. Viņa ir tāds plekaliņš. Man viņu uzdāvināja, un man ļoti viņa iepatikās, un viņas maržo ļoti labi. Pēc
vaniļas. Jā. Un kā pēdējā lieta modes kategorijā ir šī skaistā somiņa. Jā. Viņa ir ļoti skaista, man patīk. Te ir no spalvas. Viņa var nākt uz pleca. Un jā, ko es arī darīju. Jā. Ļoti smuka. Man viņu uzdāvināja. Viss man dāvina. Jā. Tas ir viss arī mūsu skaistuma kategorijai. Kā nākošā lieta ir, protams, kāda ēdiens. Kā pirmā lieta mums ir šīs banis. Banis. Tur vēl laimēt telefoniņš ar āboliem, zaļš. Kā jūs vēl neredzat? Zaļš banis. Mēģināšu tā kā pirmo reizi, bet, domāju, ka būs garšīgs. Kā otrā lieta ir vēl viens banis. Šeit arī var laimēt. Un šis toties ir jauns. Kā jau redzat, ir rakstīts new. Jā, redzat, šeit. New. Un viņš mums ir ar kazinēm un melanēm. Noteikti nomēģiniet. Es pati vēl neesmu mēģinājusi, bet noteikti pamēģiniet. Kā viena no pēdējām lietām ir šī. Man viņa ļoti patīk šoreiz starp citu. Tāpēc, kad es varēju ņemt, tas, ka viņas varēja ņemt pa brīvu, bet, viņi ir ļoti skaistos nosaukumos. Tātad, varējiet, kā pirmais vārds ir Anna. Es noteikti nopirkšu no tēlu un uzlīmēšu savu vārdu. Kā otrais ir Emīls. Es nezinu, kāpēc es viņu paņēmu, bet vispār es pazīstu vienu Emīlu. Tas vispār nav no klases Emīls, pazīstu vēl daudz citus Emīlus. Un kā trešais ir ļoti mīļš. Un jā, šī saulītē. Šo es dāvināšu savai draudzenei, Elzbetei. Jā, viņa ir ekzīvošs cilvēciņš. Jā, bet tu šo video skaties, es to domāju ļoti pozitīvā, kā pozitīvi domāju. Jā, un tu varbūt šo dabūsi. Kā nākošais, kā ceturtais vārds ir šis. Es viņu vienkārši paņēmu, jo es pazīstu arī vienu Ingu. Jā. Kā piektais ir vārds Katrīna. Katrīnas es pazīstu daudz. Tāpēc es paņēmu vienu, bet, jā. Šitā, es pēc tam beigās izstāstīšu, kur tāds var dabūt, ja jūs kāds vēlaties. Kā nākošais vārds ir Marta. Es zinu daudz Martas, ticiet man cilvēki, bet, jā. Es varbūt pat viņu nedāvināšu, vienkārši paņemšu un uzlīmēšu kaut ko. Tas ir tikai varbūt tā kā, jā. Es
starp citu ņēmu tos vārdus tikai, kā lai pasaka, tāpēc, kad man vienkārši tie vārdi patika. Kā nākošais vārds ir kā 6. ir šis vārds. Man viņš iepatikās tikai tāpēc, kad šogad man iedeva. Mēs ar manu puisi bijām veikalā. Man iedeva kā simbolu un apliecināja, ka es viņam esmu tiešām mīļa. Un jā. Tā kā es ieteiktu ņemt šitādus mīļvārdiņus, jo viņi ir tiešām ļoti mīļi. Un man tiešām ļoti patika. Un kā 7. un pēdējais vārds, pavisam latvisks, ir līga. Līga ir mana māsīca un daudz līgas es vēl pazīstu. Tā kā, jā. Kā pēdējā lieta, ēdienu kategorijā, protams, ir marshmallow. Zinu, piedodiet, ka viņi man ir paļā, bet jūs jau redzējāt challenge. Jā, ja jūs neredzējāt, tad noteikti aizēju un noskaties. Un tas arī bija viss manam šīs dienas māja favorīta video. Nospied laiku, kā arī abonē manu kanālu un tiksimies jau nākošajā video. Tā!